Šonadēļ Rīgā notika Eiropas Tautas partijas grupas Eiropas parlamentā biroja sanāksme, kurā tika izskatīti jautājumi par ekonomiskajiem izaicinājumiem Eiropā un analizēta Latvijas pieredze krīzes pārvarēšanā. Tāpat šonadēļ tikos ar enerģētikas komisāru Otingeru, kur pārunāja Eiropas enerģētikas politiku un tos projektus, kas ir svarīgi Latvijai un Baltijas reģionam. Jautājumu par elektrības starpsavienojumiem ar Skandināvijas valstīm, tā skaitā Kurzemes loka projektu, kas jau ar Eiropas Savienības atbalstu tiek īstenots. Tāpat jautājumu par gāzes tirgus liberalizāciju, ko paredz trešā enerģētikas pakete, un iespējamo monopolu situācijas likvidāciju, kur būtu nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts vai nu reversējām gāzes plūsmām vai nu sašķidrinātās gāzes terminālu būvniecībai Baltijas reģionā. Tāpat šonedēļ valdībā izskatījām Finanšu ministrijas informāciju par to, kā tiek īstenot īstermiņa pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanai, kur Finanšu ministrija informēja, ka visi nepieciešamie normatīvie akti ir sagatavoti un vai nu virzās uz valdību, vai jau tiek izskatīti Saeimā. Savukārt nākošnedēļ oficiālajā vizītē Latvijā ieradīsies Vācijas kanclere Angela Merkele, ar kuru pārunāsim gan Eiropas Savienības jautājumus, gan Latvijas-Vācijas divpusējos jautājumus un jautājumu par Vācijas investīciju piesaistes iespējām Latvijai. Vēl nākamnedēļ ir paredzēta reformu vadības grupas sēde, kurā izskatīsim Finanšu ministrijas aktualizētāko informāciju par 2011. gada fiskālās konsolidācijas apjomu, kā arī funkciju audita darba grupas ziņojumu, kurā bija gan valdības, gan arī Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības, pašvaldības savienības un Tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvi, kā arī ministrija saņemtos iebildumus un priekšlikumus par funkciju auditu.